Iepriekšējā sērijā noskaidrojām visu par finansēm. Kam pievērst uzmanību izvēloties savu jauno projektu? Uzmanību vajadzētu pievērst sekojošajām lietām. Projekta energoefektivitātes rādītāji, mājas pārvaldīšanas maksa un ikmēneša komunālie maksājumi, mājas tehniskie risinājumi, vai ir video novērošana, domofons, attālināts skaitītāji, saules paneļi, lifts, sēta un kā ar velo novietu. Kāds apkurs veids ir šajā projektā? Būs jāsildās ar ugunskura vai tomēr ir siltās grīdas? Dzīvokļa izmērs un plānojums, apdres materiālu dizains un kvalitāte, vai papildus var iegādāties stāvvietu un noliktavu? Vai bērnu laukums, piemēram, dažādu vecumu bērniem? Vai pieaugušiem arī tur būs ko darīt? Cik ilgs ir dzīvokļa garantijas periods? Var pačukstēt, ka Kamus Moho Garden tas ir 2 gadi. Nākamajā sērijā noskaidrosim visu par iegādes procedūru.